Un mēs turpinām iepazīšanos ar šo burāšanas sacensību dalībniekiem, un šeit man blakus ir apburoša dalībniece, Dīna Štolcere. Nesakiet visu, ka tas ir tikai veču sports, vai ne, meitenes arī var burāt? Var, jā. Un pamatīgi labi, man liekas, ka jūs tā īsumā varētu pastāstīt, kā jums tie sasniegumi. Man teica, ka diezgan esot. Nu, īsti ļoti īsti patiesībā. Es pēdējo reizi piedalījos pasaules čempionātā 2 gadus atpakaļ Maskavā. Tur meitiņu konkurencē mēs uzvarējām, nu, un šodien ir tas tā 2. reize, kad es piedalos atkal pasaules čempionātā. Nu, ir ok. Forši. Pasaules čempionātā startēt tas vienmēr tomēr ir foršāk nekā tā vienkārši burāt. Nu, noteikti, ka jā, protams, tāda svētki un tik liela mēroga sacensības, tas vienmēr ir ļoti, ļoti feini, jā. Bet jums jau nav tā, ka jums ir tāda meiteņa ekipāža. Jums, laikam, sanāk tur tādus čaļus komandēt. Un šoreiz, jā, to pēdējo reizi es biju meiteņa ekipāžai, bet šoreiz, jā, vīrieši man ir komandā. Arī feini, jā. Klausa? Noteikti, kāds savādāk. Skaidrs, kādas bija šīs dienas sacensības, nu tā no jūsu skatu punkta? Labi. Šodien bija ok. Nu, vējš, protams, varēja būt mazliet stiprāks, bez šaubām, bet, nu, jā, šodien bija labi. Jā, arī man gāja labi šodien. Nu, mums te posmā jau pāris starti paredzēti. Neteiksim, ka pāris, pat ja šodien nebrauksim, būs vēl ko censties. Nu, kādi plāni, ko gribētos vēl? Gribētos vienmēr būt, protams, tur priekšā, bet, nu, zinot to, kāda ir tā situācija, spēcīga konkurence, tur bez šaubām vīriešu konkurence. Vienmēr vēl labāk un centīsimies braukt pa priekšu. Bet uzmā burāt ir forši, vai ne?